tāpēc, ka nekas tik paties un nekas tāds vispār nav redzēts. Saprot, tāpēc arī lasa. Tām grāmatām. Pat lasi, pat tie, kas vispār nekad nav lasījuši. Es domāju, ka liela daļa tāda paša kā es, kas iedvesmojas ne jau no kaut kādas, tur, nu, teiksim, iedvesmoties par kaut kādām kriminālām darbībām, bet vienkārši tas, ka dabūt to dzīvības sajūtu, zini, to dzirksti, kas tev pie pakaļas pieliek un liek kaut ko aizskriet un izdarīt tajā dzīvē. Jā, jābūt uzmanīgām, lai tev tur nenogriezt kāds. Es domāju, ka tas ir izdzīvot tad, kad tu apņemies, piemēram, nevis tikai novilkt to laiku, pavadīt to laiku un gaidīt to stundu, kad tev atbrīvos, bet momentā to liederīgi izmantot to laiku. Bolīvijā viss tiek par naudu var nokārtot visu. Tagad palicis Bolīvijas, kur ir pilnīgi nekāda disciplīna, nekāda ierobežojuma nav, dari, ko gribi. Es biju tāds aktīvs un es domāju, jāsēž cietumā, tad vismaz kaut kas jāuztais tāds, kur naudu pelnīt. Un tagad tu esi nofiltrēts.